Pagājušā gada nogalē skandādami priecīgas krīzes vēlējums, diezin vai spējām iedomāties, kas īsti mūs sagaida. Algu samazināšana, bezdarbs vai vismaz nopietna jostu savilkšana skāra ikvienu Latvijas iedzīvotāju. Šobrīd, runājot par jauno 2010. gadu, kopumā ņemot jāsaka, tā ir laba un slikta ziņa. Sliktā ziņa – krīzes dziļākais punkts vēl joprojām nav sasniegts, un tas mūs sagaida jau tuvākajā laikā. Labā ziņa, lai arī gada griezumā ekonomika joprojām saruks, 2010. gada otrajā pusē piedzīvosim izaugsmi. Šogad, diemžēl, to dziļāko punktu visdrīzāk nesasniegsim. Varam runāt par nākamā gada vidu vai pat otru pusgadu. Globālā kontekstā ekonomika ir sākusi atveseļoties un ir dažas pazīmes, kas liecina, ka arī Latvijā ekonomiskā situācija uzlabojas. Mēs redzam, ka Latvijas potenciālās atlapšanas iespējas ir tieši eksporta jomā. Pagaidām nevaram teikt, ka krīze ir beigusies, bet noteikti nākamais gads būs labāks par šo. Šogad iekšzemes koprodukts visticamāk būs samazinājies par 18 vai pat 19%. Nākamajā gadā gan vietējie, gan starptautiskie analītiķi Latvijai prognozē kritumu 3% robežās. Latvijas ekonomikai ir straujas izaugsmes potenciāls, un ka tas jau varētu parādīties arī nākamajā gadā. Šobrīd Latvijas ekonomika ir tā kā zem nospiest atspere, kura varētu rauties atpakaļ, bet, ja tas svars no šīs atspērs netiks novelts nos, tad rodas bažas, vai pēc ilgāka laika viņi būs spējīgi vēl lekt atpakaļ. Kopumā ņemot, mēs teiktu tā. Skaitļi varbūt tik dramatiski neuzlabosies, un mēs nevarēsim runāt par uzplaukumu, bet par krīzes beigām gan. Visi ir viensprātis, ka nākamgad galvenais ekonomikas motors būs eksports. Jau šī gada beigās eksports pieaug par 40%, salīdzinot ar zemāko punktu janvārī. Tagad katru mēnesi eksports naudas izteiksmē sasniedz 500 miljonus latu. Augstākie mūsu sasniegumi bija 2008. gadā, kad eksports ienesa ap 600 miljoniem mēnesī. Protams, tas pirmais ir koprūpniecība, metāli, pārtika, mūsu tradicionālas nozares. Un īstenībā, ja pieprasījums no ārējas pasaules pieaugs, tad mazāks vai lielāks uzlabojums ir sagaidāms visas nozares. Gan Eiropas Savienība, gan arī Krievija ekonomikas jau atgūstas, un līdz ar to tas pieprasījums tajās valstīs palielinās. Un tas arī ir tas faktors, kas veicinās to eksporta pieaugumu. Ja, un es domāju, tiem Latvijas uzņēmējiem, protams, jāorientējas uz tiem tirgiem tradicionāliem, kur viņi ir strādājuši. Ja, droši vien jāieliek lielākas piepūles, lai atrastu varbūt jaunus partnerus vai jaunus noiet kanālus. Bet šī vide, kas šobrīd veidojas tajās valstīs, viņi ir diezgan labvēlīga. Izvilks vai neizvilks eksports visu ekonomiku, par to domas dalās. No vienas puses pagaidām eksporta spējīgās nozars veido nelielu daļu no IKP, no otras tieši eksports mums varētu garantēt pozitīvu pieaugumu kādā ceturksnī, jo, lai palielinātu apjomus un vērtību, milzīgas investīcijas nebūs nepieciešamas, tikai jānoslēg putekļi. Notiks virzība uz augstākas pievienotās vērtības produktiem, teiksim, lielais plātņu ražotājs Boderāji to darīs. Latvijas Finieris, kas ir vislielākais nozars uzņēmums, savukārt atkal pāries atpakaļ no zemākas pievienotas vērtības produktiem, kuros tas bija iegājis, tāpēc, ka pēc tiem pašiem smalkākiem produktiem vienkārši tirgus apstājās. Pāries atpakaļ atkal droši vien pie augstākas pievienotās vērtības produktiem. Ekonomiskie rādītāji un dzīves līmenis gan ir divas dažādas lietas. Un, diemžēl, jāatzīst, ka vienkāršiem iedzīvotājiem IKP un eksporta labākie rādītāji gan neko labu vismaz vēl nākamajā gadā nesola. Algas samazināsies un bezdarba rādītāji sasniegs vēl neredzētus augstumus. Mūsu prognoze ir kaut kāda 22 līdz pat 24%, iespējams dziļākajā punktā. Un jāatcerās to, ka bezdarba līmenis tas ir atpalikošs radītājs. Tajā brīdī, kad ekonomika jau sāk augt, parasti bezdarba līmenis turpina palielināties. Tas, ka krīze tuvojas beigām, nenozīmē, ka varēs atkal tērēt. Vismaz nākamgad noteikti jostas būs jāsavelk vēl ciešāk. Tieši tā būs lielākā ekonomikas bremze ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Iekšējais patēriņš un cilvēkā pirktspēja nākamgad joprojām būs vājas. Līdz ar to tā deflācija, ko mēs pieredzējām šogad, turpinās arī nākamgad. Cenas gan nekritīs tik strauji kā algas, ko ietekmēs gan nodokļu palielināšana, gan kārtējā valsts budžeta apgriešana. Turpināsim sekot arī starptautisko institūciju noteiktajiem kritērijiem.
Nu jums ir 2010. gada budžets, kas mūsuprāt atbilst programmas mērķiem. Nākamais solis būs 2011. gada budžets. Mēs sagaidām, ka pašreizējā budžeta samazināšana būs bijusi veiksmīga, tāpēc to vairāk nevajadzēs darīt, ja, protams, budžets tiks izpildīts nākamgad. Ja tagad deficīts ir kaut kur 10–9%, tad nākamajos gados tas jāsamazina līdz 3%, kas ir valdības mērķis. Mēs ceram, ka Latvija pie tā pieturēsies. Starptautisko aizdevēju priekšlikumi gan atkal būs tehniski rīkojumi, tāpēc tikai mūsu valdības rokās būs to iedzīvināšana budžetā. Ekonomisti gan norāda, ka visticamāk tuvojošos vēlēšanu iespaidā varas vīri atkal varētu rīkoties visai bezatbildīgi, nevis samazināt administratīvo resursu, bet celt nodokļus, tāpat kā šogad. Grozījumi, kas tika veikti, ja. Protams, viņi neveicina uzņēmējdarbību un teiksim, vispār ekonomisku attīstību. Ja. Tas ir punkts 1 un punkts 2. Es domāju, tie aprēķini, kas ir ielikti vairāk uz nodokļu ieņēmumu prognozes, viņi ir pārāk optimistiski. Tāpat laikā diezgan grūti sagaidīt, ka mēs izdzīvosim to nākamo gadu bez kaut kādiem papildus, kā tas saucas, budžeta konsolidācijas pasākumiem. Kā mēs zinām, nākamgad ir vēlēšanas. Tas ir riska faktors, neapšaubām. Latvija tiešām var fundamentāli sabojāt savu nākotni nākamā gada Saeimas vēlēšanās. Bez visiem IKP, eksporta un bezdarba rādītājiem ir vēl kāds. Ekonomisti saka, krīze beidzas tad, kad cilvēki sāk domāt pozitīvāk. Neskatoties uz nevisai iepriecinošajiem algu un bezdarba cipariem, morāli būs vieglāk jau vasarā. Iespējams tas daudzus iedrošinās savas radošās idejas pavērst biznesa idejās. Viennozīmīgi skaidrs, tik ekonomiski sliktu gadu, kāds bija šis, vismaz tuvākajā laikā nedzīvos.